Labdien! Pavisam nedaudz dienas ir palikušas līdz jūnijam, mēnesim, kurā mēs svinam viskaistākos vasaras svētkus. Saulgriežus, Jāņu dienu, gaidām līgotājus un bez šaubām gribam savus dārzus iekārtot pēc iespējas skaistāk. Un iedosim varbūt mazliet dažas idejas, un tālāk jau jūs radoši strādāsiet paši. Pašlaik mūsu veikalā jau ir ienācis plašs nokarano augu klāsts, ir pieejamas krašņās zilās lobēlijas, kas jau ir ieaudzētas podos, kurus atliek vienkārši pakārt. Vai nu pie balkona, vai koku zaros, jebkurā vietā, kur jūs iedomājaties, ka tas varētu priecēt acis. Ir nokaranās pelargonijas, bez šaubām neiztrūkstoši nokaranās petūnijas. Ir vēl arī tādi īpatnēji nokaranie augi, kā piemēram nokaranās piparmētris, kas ir tāds diezgan jauns nokaranais augus, bet ļoti, ļoti oriģināls, jo jūs variet pakarināt vai uzlikt uz kādu paaugstinājumu tur, kur atrodas galds un kur jūs sēdiet, un visapkārt izplatīsies īpatnējā burvīgā piparmētra smarža. Tā kā vasaras puķes pēdējo gadu laikā no dobēm ir pārvietojušās praktiski uz dažādiem traukiem dārzā, toveriem, groziem, podiem, tad mēs šodien pastāstīsim, kādi varianti varētu būt jūsu dārzā stādot puķes un kā varbūt sagrupēt ziedus, kādu augstni ņemt, kādus mēslojumus lietot, kā laistīt šos augus. Un tālāk jau viss jūsu pašu ziņā. Lobēlija ziedēs visu vasaru, ļoti krāšņi, nebūs jums jārūpējās par to, ka jāņem nost noziedējušie ziediņi. Galvenais atcerēties laikus aplaistīt un mēslot visu vasaru, jo podiņš ir pieaudzis pilns ar saknēm un barības viela tur ir ļoti maz. Verbena. Pēdējo gadu iecienītākais augs, ļoti bagātīgi zied, kā jau visas vasaras nokaranās puķes zied līdz salnām. Ļoti ilgi ziediņš, bet tad, kad nozied, tad noziedējušais zieds ir jānogriež, lai turpmāk veidotos jauni pumpuri un ziedētu bagātīgāk tālāk visu vasaru. Nokaranās pelargonijas. Tāpat zied visu vasaru. Tāpat noziedējušie ziediņi jānoņem nost. Ļoti skaisti izskatās, ja podos, ja jūs nepērciet gatavu podu, ja jūs nokarano pelargoniju kombinējiet ar stāvo pelargoniju. Un šeit ir petūnija, vispopulārākais un iecienītākais podu augs, nokarano podu augs. Vienīgais jāievēro tas, ka petūnijai noziedējošais ziediņš ir nevis jānorauj pats ziediņš, bet jānorauj kopā ar ziedu kausiņu. Savādāk tur izveidosies sēkla un neveidosies jauni pumpuri un bagātīga ziedēšana nebūs iespējama. Nokaranai petūnijai nepatīk stipras lietus. Ja viņa atradīsies zem stipras lietus gāzes, praktiski nākošā dienā visi izplaukšie ziediņi būs bojāti un jānoņem nost. Bet praktiski tā nav liela bēda, plauks nākošie ziedi, jānoņem tikai pareizi nost, kā es teicu, ar ziedkausiņu un arī zied līdz salnām. Visi šie vasaras nokarani augi līdz salnām, kamēr nosalst. Petūnija vēl pacieš dažus grādus mīnus.